Jā, tas bija 5. 6. kurs apmēram tā. To es precīzi laiku neatceros, kad tas bija, bet tas bija tas laiks, jā, kad es braucu. Mans režīms bija piekdien pēc skolas es braucu uz Reizekni, tad piekdien, sestdien, svētdienu un naktī no svētdienas uz pirmdienu es braucu atpakaļ uz Rīgu un pa taisno es no autoostas, jo es braucu vienmēr ar autobusu un autostas es skrēju ar to visu savu somu, kur tur mamma bija vēl atvedusi uz slimnīcu, kas man tur drēbes nomainīt un ēdiens kaut kāds, un ar to visu lielo somu es skrēju uz skolu. Tu respektīvi dzīvoji slimnīcā? Tad šādas man bija 3 nedēļas nogalas katru mēnesi. Vienu es ņēmu brīvu, bet 3, jā. Un visu vasaru, tad visu vasaru bija slimnīcā. Jā, man praktiski mājās neredzēja. Man pieveda ēdienu, pieveda drēbes un es dzīvoju tur. Mājās vecāki man neredzēja. Jā, mājās manis nebija. Naktī no svētdienas uz pirmdienas braucu uz skolu ar autobusu, protams, tādā totālā komā. Uz skolu vai uz universitāti? Nu, uz universitāti, jā. Nu. Mēs jau saucām pa skolu viņu, jā. Bet tad bija tādi laiki, jā, tur bija kaut kāds totāls tāds ārstu deficīts. Un, man bija jāstrādā, jā. Pirmās dežūras dakteris Urševskis, viņš pavadīja ar mani tur te traumpunktā, un tad, principā, visu manis tādu skološanu, protams, ka varēja zvanīt, ja tev kaut kādas problēmas bija, kādam varēja piezvanīt, bet manu šefību par manu skološanu uzņēmās māsas, kuras tur jau bija nostrādājušas 20-25 gadus, jā. Un tad es tur atnāk pirmais pacients, piemēram, ar pleca mežģījumu. Ko tagad? Man tā grāmata joprojām ir kabinetā. Traumatoloģijas ortopēdijas tāda rokas grāmata. Ļoti laba grāmatiņa, tāda angļu valodā es nopirku. Un principā tā grāmata man bija kabinetā, tur aiz datora aizlikta, lai pacienti tā baigi neredz, lai es varu ieskatīties. Bet savā ziņā tas arī ir droši, jā, jo es jau visu laiku skatījos, kas ir grāmatās rakstīts. Varbūt, ka pat pieredzējis ārsts, es jau šodien tā nevienmēr daru, jo daru jau pēc savas pieredzes arī daudz ko. Protams, arī šodien mēs lasām literatūru un skatāmies, un īpaši ar kaut kādiem neskaidriem pacientiem mēs pētām, bet to laikā man strāvējas datora grāmatiņa, un kur es, ka pacients iziet, vai ka jāpaskatās viņa rentgens, tad es skatos. Un, jā, tur atnāk pacients ar pleca mežģījumu, tā grūti. Māsa saka, dakteri, viss būs labi, viņam iedos narkozi, un tad jūs darīsiet tā un tā. Un tad tu izdari pirmo repozīciju, viss kārtībā, un sanāca forši. Un tad nāk, viss trakākais, ko es atceros, bija gūžas mežģījums, jā, gūža, milzīga locīta, ļoti ārkārtīgi sarežģīti ir to repozīciju izdarīt. To parasti operācijas zālē tur arī dara. Un arī izdari, sanāca. Ja nav jāzvana tad. Bet tur es darīju tādas ļoti pat neiedomājums lietas. Man patika arī to laiku, mikroķirurģija. Man bija viens tāds ļoti neaizmirstams dviņu pāris, un tas viens aplēja to otru ar lielu daudzumu karsta ūdens, kaut ko viņš norāva no galda. Un tad es toreiz to bērniņu tur pārsūtīju uz bērnu slimnīcu, jo bija plaši apdegumi. Un pagāja kaut kādi 9 mēneši, nebija gads. Un tad atveda man otrais to mazo ar praktiski atcirstu vienu falangu pirkstam. Tas otrs viņam bija durvīs iecirtis. Viņi ar tādiem staiguļiem staigāja. Un es tam mazajam, man bija līdzi ļoti smalki diegi, un anesteziologs iedeva narkozi tam bērnam, un es piešūtu to pirkstu atpakaļ ar padauķu šuvēm. Un viss ar to pirkstu bija labi. Neoficiāli esmu bijis arī traumatologs. Jā, šodien droši vien, ka jau mūsdienās to grūti iedomāties, ka tas var notikt, bet jā, tas manā karjerā arī ir bijis.
un tā bija nenoliedzami fantastiska pieredze. Paldies tiem kolēģiem, vecākiem, kas man to uzticēja un kas uzticēja man to darīt. Es viņus centos nekad nepievilt ar savu darbu. Tajā laikā, kad biju traumatologs, kad es strādāju par uzņemšanas nodaļas traumatologu, tad man vēl joprojām mājās glabājas dažādas rentgenbildes. Tādas ļoti iespaidīgas. Un viena no tām ir sieviete, kuru atveda piektdienas vakarā. Viņai bija ļoti, ļoti sarežģīts trīspotīšu lūzums ar pilnīgu pēdas mežģījumu. Un, protams, ka arī tolaik es sapratu, ka tā sieviete, kāja viņai būs noteikti jāoperē, bet līdz pirmdienai vēl ir ļoti daudz laika. Un, jāmēģina tas lūzums reponēt. Un pasauc anesteziologu. Arī māsas teica, doktor, nes ko te var izdarīt. Un es to lūzumu noreponēju un mežģījumu. Un mēs uztaisījām rentgenbildi kontrols pēc repozīcijas un ģipša uzlikšanas. Un tas rentgens izskatījās vienkārši apbrīnojami. Visi kauli bija vietās. Locīte izskatījās normāli. Man pienāk pirmdiena un atnāk jau traumatologi uz darbu. Un ļoti labs darbs. Un beigās to sievieti tā arī neizoperēja. Viņa ārstējās ar savu mūsu uzlikto ģipsi. Un viens jau no tiem droši vien tādiem panākumu faktoriem ir neuzskaitīt vispār to laiku, cik tu pavadi darbā, jo tu praktiski dzīvo darbā. Man ir bijis laiks, kad es domāju, vai man vispār ir vajadzīgas savas mājas. Jo es 11 gadus nodzīvoju kopmītnēs vienā istabā, jo man neko nevajadzēja arī. Tad tie bija 6 studiju gadi un 5 rezidentūras gadi, ko es pavadīju. Un tad es pēc 5. rezidentūras gada es noīrēju vienstabas dzīvokli. Un arī tas man likās ļoti pa glaunu priekš manis, jo man jau to īsti nevajadzēja, jo viss jau laiks pagāja tāpat darbā. Kas bija tas dzinulis? Kāpēc tu to darīji? Taču vajag cilvēkam atpūsties sestdienu vai svētdienu un pēc tam atkal mācīties, vai kaut kad jau jāatpūšās. Ļoti vienkārši. Es gribēju būt labs. Tā ir man īsa atbilde. Es tad to apzinājos un arī es šodien uz to citādāk neskatos. Un es zināju, ka to var izdarīt tikai caur ļoti smagu darbu un ļoti daudz darot.